īpašums, ka viņš katru vakaru tomēr kaut kā no jauna un citādāk to dara. Milimetros. Tajā rāmī viņš izvēlas jaunu ceļojumu. Jā. Ar Sellingeru ir tā, ka Sellingers ir man ļoti tūs rakstnieks, un viņš ir aizliedzis jebko. Viņš ir aizliedzis izmantot autortiesības, lai iestudētu vai filmētu un tā tālāk. Un šajā gadījumā, izrādes gadījumā, Lūgas gadījumā, ir tā uzkraujas Rūdzu laukā romāns, un Holdens Caulfields ir, es esmu vienkārši viens no tiem džekiem, kuram arī likās, ka viņš ir Holdens Caulfields no tiem vairākiem miljardiem es pat domāju pasaulē pāris. Ko es varēju darīt? Es varēju vienkārši viņa rakstura īpašības piedēvēt Klementa varonim, tādā ziņā iedvesmojoties no Sellingera ar Hemingveju drusku vienkāršāk. Viens man vienkārši kaut kādai tādai noskaņai un kaut kādam arī galvenā varoņa rokrakstam iedvesmoja viens ļoti īs Hemingveja stāsts, kurā nosaukumu es tagad nevarēšu pateikt, bet kas ir par to, ka avīzēs, tas man iedvesmoja, avīzēs ziņo par kaut kāda, arī nepateikšu vārdu, vīrieša nāvi, un visi sasēdīsies kafejnīcās, parunās par to un aizies. Un tas stāsts sāks ar to, ka tas galvenais varonis, tā stāsta varonis apsēžas uz elektriskā sildītāja un aplaucē dibenu. Un no tā būtībā, tas viens stāstīņš man iedvesmoja tai notī, kas mums ir izrādīt, mums pilns ar sildītājiem, un beigās Bēla noliek Klementam sildītāju un saka nesalsti. Iedvesmoja tam, ka šī pasaule ir nenormāli augsta pasaule, un mēs patiesībā visi kaut kādā ziņā salstam. Un salstam kāpēc? Tāpēc, ka mums pietrūkst kaut kādas, nemīlestības dēļ salstam. Jā, un būtībā man iedvesmoja tādi ļoti mazas lietas no šiem stāstiem. Tāpēc arī es atsaucos uz tiem varoņiem, jo man šķiet ir nepareizi domāt, ka es te kaut ko no jauna izdomāju. Nē, tas ir būtībā tā mana debijas izrāde un tā Lūga. Varbūt skaļi teikts, bet kaut kādā ziņā ir mana zemapziņa, ko es tā atļāvos visiem parādīt, mana zemapziņa par to, kā es raugos uz pasauli un kādā kaut kādā tādā poetiskā virzienā es lūkojos apkārt, un tāpēc arī visi tās lietas, uz kurām es atsaucos, ir, viņas kaut kādā ziņā ir man veidojušas, jā, Sellingers, Hemingvejs, Frančonais Vilnis, izrādē ir ļoti daudz teikumu un tekstu no draugiem, no manis, kas vienkārši man ir pierakstīts kaut kādām lapiņām, viss kaut kur nomērtāts, vai telefonā nav tos pierakstīts. Un tas pats, kā nosauļošies bērni ēda apsnigušus apelsīnus, man šķiet, tas arī ir Hemingvejs. Hemingvejs, jā, tas ir Hemingvejs. Bet viņam laikam bija tikai teikums, ka Spānijā uzsniedz 21 pēdu dziļš sniegs. Un tad mēs kaut kā, man tas arī Spānijā sniegs, kā tas izskatās, kā tas varētu būt. Bet ar to Frančāno vilni ar tur ir drusciņi sarežģītāk. Tas nav tā, ka tur ir, mēs izrādi par Franču jauno vilni, mēs sadarinām Franču jauno vilni. Es patiesībā būtu laimīgāks un pēc tam tikai to sapratu šo kļūdu, ka tas Frančonais vilnis vispār nebija jāpiemina. Pēc, ka izrādi nav par Frančāno vilni, izrāde nav konkrēta laika un vietas, tāpēc, ka tas ir, tam vispār nav nozīmes.
Un Frančaunais vilnis būtībā te izrādē ir tikai tādā sajūtas ziņā, tādā viegluma ziņā, tīri formai. Ja, piemēram, es kādreiz gribēšu taisīt izrādi par mafiju vai kaut ko tādu, es skaidrs, ka es iedvesmošos tur no Tarantino vai no Skorskēzes, bet tā jau nebūs izrāde par viņiem. Un tur tā kļūda nelielā, bet tā var būt. Vēl arī būtisks, starp citu, arī ir Rīgas laiks šai izrādē. Diemžēl mēģinājuma procesā ļoti daudz ainas ir izlidojušas, tā teikt, no Lugas, no izrādes. No Lugas nē, no izrādes. Lugā viņas ir palikušas, bet, piemēram, Bēles varone attīstījās, un es vienkārši Rīgas laikā, vecā Rīgas laikā, kaut kādā senā žurnālā, laikrakstā izlasīju, bija kaut kāda intervija, kur pienāk viesmīle un saka, atvainojiet, jūs šeit nevarēsiet filmēt, vienkārši rītus filmēja laikam intervējumu, un tad viņiem bija tāda garāka diskusija ar to viesmīli, kāpēc jūs mums zenat ārā un tā tālāk. Un no tā attīstījās diezgan liela aina, ka tie, kas ir redzējuši izrādi, pašā sākumā izrāde sākās ar to, ka Bēla ir viesmīle, un Žāks, vai Žants, neatceros, kā viņi sauc, Žāks un Gregorijs nāk uz to kafejnīcu un mēģina saprast un izprovocēt to Bēlu, lai saprastu, vai viņi ir tā romāna varone vai nav. Un tad tikai sākas tas Klementa un Bēles stāsts. Viņi tā kā izstāsta viņu, ka Bēla tur izstāsta. Bet mēģinājuma procesā viss ļoti, ļoti mainījās. Un tas arī bija no Rīgas laika. No Rīgas laika tur man šeit vēl ir kaut kādi pāris teikumi arī ievijušies izrādē diezgan asprātīgi. Nē, viņas ir par labu izrādē, viņas ir par labu skatītājam. Parasti runā, ka dramaturgam ir ļoti grūti piedalīties procesos, jo viņa darbs tiek šņikāts un mainīts. Bet man šajā gadījumā, tas viss bija par labu izrādējumu skatītājiem, jo citādi tas bija pārāk samežģīti. Lugā jau tas ir palicis, Luga no tā nav cietusi un izrāde no tā ir tikai iegūsi. Es gan tagad, paiet laiks, es dotu izrādē pilnīgi citu nosaukumu, bet tā jau ir. Sāpīgi ir tas, ka daudzas lietas ir jāpieņem. Tas ir baigais darbiņš, tas ir interesanti, ka tev ir, tu nevari dabūt to, vai nevari izvēlēties to, vai nevari tikt pie tā, un tev jāsamierinās, ka būs tā, kā būs. Un ar Lūgu jau arī, tur, piemēram, pašā sākumā nebija Gunas Zariņas varones, pašā Lūgas, pašā sākumā, oriģinālā. Matildes, un tad arī vienkārši tas bija viens sapnis. Es pamodos un sapnī redzēju izrādes beigas, ka Guna dejo baletu un krīt sniegs. Un tas bija pēc tādām ilgām mokām, ko darīt ar to materiālu, un kā viņu kaut kas tur trūkst, un nav vēl viss gatavs, un tā tālāk. Un tad arī no tā izveidojās vesela līnija, kas ir ļoti svarīga līnija, ko daudzi, iespējams, kritiķi pie tā arī paliek un pārmet, bet tā ir viena no arī būtiskām līnijām. Man personīgi tur ir 3 līnijas ļoti svarīgas. Viena ir tā Klementa līnija par to nesapratni, ka Bēla nepieņem tos viņa noteikumus pašās beigās, kad viņš pārodas mājās. Un Bēla vienkārši nepieņem viņa pasaules noteikumus. Viņa nepiedalās tajā spēlē. Otra ir šaušanas tēma, kas iet visu caur izrādi. Pistolīšu tēma. Un trešā ir mātes līnija, kas ir ļoti būtiski, jo mūsu vēlmes un sapņi un vajadzības iet pa apli. Un mēs viņas sapņojam un iztēlojamies kaut ko. Un tad tā vēlme
viņi dodas tādā aplī, un mugura ir visneaizsargātākā vieta, kā mēs zinām, vai ne, kur mēs nevaram pārredzēt. Būtībā visas problēmas un sapņu un vēlmju, ambīciju, kļūdas un neiespējamības sākas tieši muguras daļā. Un Klementa gadījumā un vispār diezgan biežos gadījumos tā ir mātes daļa. Nevelti man šķiet lielākā daļa Freida un Junga balstās vispār uz kaut kādu mātes tēlu. Un Klementa gadījumā tā ir tā māte, kas ir kaut kas liels un slavens un izcils un talantīgs, un kas viņam traucē būt tādam, arī būt tādam savā jomā, un tāpēc es saku, tur ir kā mēs tas viss šis sākās, ko es saku. Liels paldies Gardam Lapoškam. Es pats apmeklēju Mediņu mūzikas skolas džeza nodaļas koncertus Kultūras namā Atmoda. What hard luck stories they all make my bed and like that life I will arrive late tonight. Tas ir uz Zemdarbnīcas jāiet prasīt. Tur ir visa uz Zemdarbnīcas pleciem tagad ir, es teiktu. Nu, ne viss, bet tur ir tā kā, tur ir stiprākā tā komūna. Nu jā, tā attīstīsies. Es nezinu. Jā, jums tur vajag jautāt, Darbnīcai džeza kafejnīca, kur tur iztienāk džezas spēlēt. Tur cilvēks zinās, ko atbildēt uz šo jautājumu labāk kā mums. Bet es domāju, ir jau labi, viss notiek. Manuprāt, Latvijas džess ļoti strauji attīstās šobrīd un varētu sasniegt ļoti labu līmeni ar mūsdienu zvaigznēm kā Dūdumu, Santu Šilleri. Ir ļoti strauji attīstīti, ļoti kolosāli un izcili mūziķi un kas ir trenēti un vēl ar šādām skolām specialitāte novirzīta varētu būt ļoti kolosāli. Es domāju, ka jau vairāk jaunieši, skatoties faktu, ka vēl vairāk un vairāk jaunieši sāk pietuvināties džezam, tas nozīmē, viņš turpinās attīstīties pats par sevi Latvijā. Tā diezgan plašs pastāv. Jo jaunieši tajā ir iesaistīts arī diezgan vairāk. Es redzēju, Novēlu visiem tikpat kultūras pilnu mēnesi kā šo.